sākot jau no bērndārza līmeņa, mēs redzam ļoti lielu emocionālas vardarbības līmeni. Pēdējais OECD pētījums ir atzinis Latviju par ņirgāšanās lielvalsti, jo ļoti augsts procents ir emocionālai vardarbībai jau pat bērndārzos, skolā, augstskolās, mediķu starpā, jo mēs arī saņemam tās sūdzības ne tikai par traktoristiem, pavāriem, mēs arī par juristiem saņemam, tā skatā par medicīnas nozarē strādājušiem, viņu starpā esošo. Un ja šitādi cilvēks, viņiem savās kolektīvām, šādu pīpauzē vai kafīpauzē, ja vai kolēģi ir kaut kā neētiski izrīkojies, kur ir garantija, ka viņš ienāks kabinetā un atnāks pacients, viņš pēkšņi būs saulīte un iestrēsies ētiski.